Pērn Cēsu novada pašvaldība nodibināja digitālo centru, lai veicinātu visu vecumu iedzīvotāju digitālās prasmes. Cēsu digitālais centrs, tas īstenībā ir tāds pašvaldības nodibinājums. Tas ir pirmkārt, tā ir viena no retajām pašvaldībām, kur ir nodibinājusi organizācija, kuras lielais mērķis ir iedzīvotāju digitālās pratības pilnveidošana, palīdzība uzņēmumiem dažādos jautājumos, gan, teiksim, darba spēku piesaistē un apmācībās, ja tas nepieciešams, gan arī kopumā konsultēt IT risinājumos un virzienos. Pirms kāda laika bezmaksas kursus absolvēja 4 kursanti. Uzsākot mācības, viņiem jau bija pavisam neliels priekšzināšanas programmēšanā, un apgūstot gandrīz 6 mēnešu garo kursu, tie ieguvuši jaunas darba vietas. Šis projekts, cilvēku apmācību, tas bija tāds eksperiments, kurā mēs piedalījāmies, vēl īsti nezinot, kāds būs rezultāts. Bet, rezultāts ir fantastisks. Tātad no 4 kursantiem visi 4 bija piemēroti darbam draugiem grupu uzņēmumā Mapon, un 3 joprojām turpina pie mums strādāt. Lai jaunos programmētājus sagatavotu reālai darba videi, mācībās iesaistījās arī draugiem grupu uzņēmuma Mapon speciālisti. Galveno apmācības visu procesu veids Cēsu digitālais centrs, bet mēs, protams, iesaistījāmies dodot uzdevumus, arī vērtējot, arī izsakot, teiksim, komentārus, kam vairāk pievērst uzmanību. Un kas ir pats būtiskākais, ka mēs šiem kursantiem, kā beigu darbu, devām tādu uzdevumu, kādu saņem reāls programmētājs, kad viņš piesakās darbā draugiem grupu, šī gadījumā Mapon. Tad viņš pildīja reālu uzdevumu, tādu, kādu pildīt jebkurš jau profesionāls pieredzējis programmētājs, kurš nāk pie mums strādāt. Viens no kursantiem, kurš iegūs jauno darba vietu, dalās savā pieredzē. Es pats arī sāku diezgan vēlu, ja salīdzinu, es varētu teikt, kādus 3 gadus šajā nozarē. Galvenais ir nebaidīties, būt ar atvērtu prātu un mēģināt iet un darīt. Jo es neesmu tas vairs jaunākais, ja tā var teikt. Es gribētu domāt, ka ar kaut kādu savu darbu es panācu to, kur es tagad esmu. Un es arī izbaudu. Droši vien šī būs arī pēdējā reize manā dzīvē, kā mani sauc par junioru. Digitālajā centrā iespējams apgūt dažādus kursus un attīstīt dažādas digitālās prasmes. Prasmes jau ir vajadzīgas arī salīdzinoši dažādas, ne tikai programmētāji mums ir vajadzīgi. Beigās tā uzņēmēju viedoklis, ko es esmu dzirdējis dažādās sarunās un arī intervijās, ir tādas, ka mums jau ir vajadzīgi arī darbinieki, kas dara tādus ikdienišķākus darbus, bet arī viņiem piemīt augstākas IT prasmes, lai viņi spētu ātri tikt galā ar dažādiem risinājumiem, ko mēs gribam vai uzņēmēji grib ieviest savos uzņēmumos. Un šobrīd ir tā, kā ir. Ja? Un mēs varētu gribēt, lai tās prasmes ir augstākas un uzņēmums varētu krietni ātrāk attīstīties un ieviest jaunus automatizētus risinājumus, kur šobrīd nevienmēr ir iespējami. Un arī šobrīd ir pieejami kursi. Mēs tikpat labi organizējam šobrīd arī bezmaksas tiešsaistes kursus, kurus arī var apmeklēt un izmantot jebkurš, tātad video ierakstu formā, mācību programmu, kurā var apgūt vienu vai otru risinājumu. Jebkuram tāda iespēja ir, sev ērtā laikā, sev ērtā ātrumā. Tas, ko mēs arī radām. Aktuālākā informācija par pieejamiem kursiem atrodam Cēsu digitālā centra Facebook lapā. Keita Loreta Kronberga, Mareks Ēķis, RTV.